Labvakar, mani sauc Agnēs Grauduls. Es šodien stāstīšu par dabai tuvu mežsaimniecību. Uh, Tur būs samērā daudz tās manas personīgās pieredzes mežā un arī kaut kāds tāds nedaudz vēstījums, kādā veidā strādājot dabai draudzīgi, var iekļauties arī kopējā tirgus ekonomikā, kas kā mazam meža īpašniekam patiesībā ir arī svarīgi. Tad, ar ko es ikdienā nodarbojos, es nodarbojos ar mežu apsaimniekošanu. Es apsaimniekoju gan savus privātos mežus, gan arī klientu mežus, kas ir izvēlējušies pēc strādāt dabai tuvas mežsaimniecības principiem. Un tā ir man arī pamatnodarbošanās. Tas, ko no manas darbošanās var tā kā publiski redzēt, man ir vairākas demonstrācijas saimniecības, kuras es apsaimniekoju. Viens ir Madaksts dabas daudzveidības mežs. Tas ir ilgspējīgs meža saimniecības demonstrācija saimniecība, kur partneri ir Pasaules dabas fonds Latvija un Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centrs, meža konsultāciju pakalpojumu centrs. Tiek rīkots regulāras ekskursijas, un nāk cilvēki no dažādām vietām, brauc un skatās un stāsta par mežu un atbild uz jautājumiem, un par to saimniekošanu var redzēt klātienē, kā tas izskatās. Par to ir kaut kur publiskā telpā ir pieejama informācija, var skatīties Latvijas lauku konsultāciju dienesta mājaslapā vai kaut kur viņa Facebookā izliek, vai arī manā uzņēmuma mājaslapā mežonvidi.lv vai Facebook vietnē tās ekskursiju datumi tiek publicēti. Un ir vēl neliela demonstrācija saimniecības pie Kuldīgas, kur ir par ozolu meža ieaudzēšanu un apsaimniekošanu. Ja mēs skatāmies, kādas ir tās manas meža vērtības, kā es to mežu redzu, tas ir kā tāds zaļais kapitāls. Tas ir gan izsakāms naudā, gan arī izsakāms, varētu teikt, baudā. Tāds meža īpašnieka skatījums uz mežu, iespēja redzēt to mežu, kokus. Un arī mežā ir dabas daudzveidība, jo tomēr tādas skumīgas egļu monokultūras varbūt nav tas, ko ikdienā gribās redzēt. Gribās redzēt ar kādu dažādību. Un tad ļoti jauki to var redzēt arī savā mežā. Tāpat man ir svarīgi, lai tam mežam būtu pieejams, lai viņā varētu normāli ieiet, pastaigāt pa mežu, izbaudīt to mežu. Tas nozīmē, ka kādā veidā ir jāatdala, pa kurien brauc ar traktoru un pa kurien iet ar kājām un saglabātās kājnieku taciņas visu laiku pieejams. Un tā kā mežs ir tāds nepārtraukts process, būtībā ir svarīgi arī vienmēr saglabāt tos labākos kokus mežā. Ir tie, kas dos pēcnācējus noteikti, un tie, kas ir vislabāk pielāgojušies vietējiem apstākļiem. Tālāk, kā es vispār nonācu pie dabai tuvas mežsaimniecības, esmu meža īpašnieks no kāda 94. gada, un es visu, ko esmu savā mežā, mans mežs ir labākā meža skola, kaut kāds no 2010. gada līdz 2023. gadam es esmu vadījis mežsaimniecības uzņēmumu Zviedrijā. Un tad man bija arī bišķiņš savādāks skats, kādā veidā ļoti industriāli var strādāt un arī
dabai tuvu strādāt, tad Zviedrijā tur ir tie vairāki saimniekošanas modeļi, protams, dominē tur ļoti monokultūras un vienveidīgi meži. Bet tas mans ceļš, kā es nonācu pie tās saimniekošanas, ir tāds tīrs savs ādas, izbaudot to, ko nozīmē nocils kailcirds, saņemt naudu, tad viss ir skaisti. Tajā brīdī, kad jāsāk stādīt, atjaunot, kopt jaunaudas, tad tev iestājās darbs apmēram 15 gadu garumā. Visu laiku tas ir tāds, meža jaunaudas ir rupi bērni, tur ir visu laiku jāskatās līdzi, kas tur notiek, kas tur aug, kas tur neaug, ir jāveic kopšanas, ja kaut ko tur nokavē. Tad tur kaut kas aiziet bojā un izaug negluži tas, kas varētu būt piemērotāks tai vietai. Ja tā ir stādīta platība, tad ļoti svarīgs ir tās pirmās agrotehniskās kopšanas, ja tur aizeļ ar zāli. Kaut ko no tā viss neveicot, tad stādījumi aiziet bojā, un tas darbam nav bijusi vērtība. Un vēl kas ir nemazāk būtīgs, ir tāds monetārais skatījums. Ja piemēram, kad 2000. gadā, kad ir cirsta kalns, ir tad kaut kāds jaunauģu kopšana iespējams tobrīd maksāja kā 30 lati hektārā. Pēdējā jaunauģu kopšana tādā cirsmā, piemēram, bija ap 2015. 17. gadu, kad tie jau bija kaut kādi tur 250 eiro, piemēram, hektārā. Un kaut kāds pirmais ienākums no tā meža ir iespējams iegūt kādā 2025. gadā. Kaut kāda pirmo krājas kopšanas cirti. Un pa vidu ir ļoti daudz darba. Un arī laika ieguldījums, tu vari darīt pats to darbu. Tev ir jābrauc, jāskatās, kad darīt. Reizēm tu aizbrauc, nē, tur nav ko darīt. Var braukt pēc pusgada vai gada pēc nākošās veģetācijas sezonas. Līdz ar to tev sanāk daudz papildus tādu laika tēriņu un sanāk arī kaut kāds izvēlēties, vai iet makšķerēt zīves, vai ar trimeru strādāt mežā. Tur bieži vien ir tā izvēle. Un ja tā mežsaimniecība ir tikai meža, savu meža apsaimniekošana ir tāds blakus hobijs, tad, tas tāds interesants izvēles priekšā reizēm. Un būtībā viss tas cēlonis ir, ka tu esi nocirts kalcirts un es ticu pie naudas, un tev ir bijis labi, un pēc tam tu esi dabūjis sev mantojumā tīri daudz darba. Un es ilgi domāju, kā varētu darīt savādāk, un tad nāca tāds pagrieziena punkts. Te ir Diškabāža meža Zviedrijā, kā apmēram 2015. gads. Tas diškabāžs tur tiek apsaimniekot pēc mūžīgā meža principiem. Tas tie koki vecākie tiek nozāģēti un dabiskā paauga sējās, un visu laiku tā notiek pastāvīga aprit, ka mežā vienlaikus ir visi vecuma koki. Un tas bija tāds brīdis, tur strādājot, mežā es kaut kādā veidā sapratu to būtību, kādā veidā var saimniekot savādāk. Man tas deva iespēju savādāk paskatīties uz dabu, kādā veidā tas notiek, un saprast, ka būtībā šīs mūžīgā meža principi ir pielietojami visiem kokiem, koku sugām pa lielam, kaut kādā veidā to modificējot un ņemot vērā to koku tādas individuālās gaismas un mitruma īpašības. Un tad ir tā, ka es sapratu, tas ir pielietojams Baltāksni, Meglē un visām pārējām. Un tad, kad es atbraucu uz Latviju, jau sāku vairāk strādāt Latvijā, tad es to sāku pielietot savā mežā. Un šobrīd, kādu laiku to aktīvi darbojoties, es esmu pat pa lielam samērā apmierināts ar to rezultātu. Un tad tālākais būs tāds vairāk tā kā mans personīgās pieredzes stāsts, kurus es mēģinājis to informāciju kaut kādā veidā sagrupēt, sistematizēt, un tas, kā es to redzu, balstoties uz manu pieredzi. Tā. Tātad te ir viens tāds piemērs, tas ir mans klienta mežs.
Tur attēlā augšā ir lauks, laukumā, attēlā apakšpusē ir strauts, un tur ir veikta pirmā krājas kopšanas cirta, kaut kādā apmēram kaut kāda 90. gada kāds ir tā būtu varētu būt. Un tur būtībā ir saglabāta gan strautmala, gan laukmala. Iekšā viss tas trēlēšanas ceļu tīkls, kur tie koki tiek izvesti ārā, ir daudz maz pa dabiskajām tādām līnijām, lai pa mazāko pretestību un jāizdara mazākie koki, pēc iespējas mazāk koki. Beigās tur ir tādas sirsniņas sanākusi, un būtībā tas ir tāda plānošana uz vietas, respektējot tās meža audzes dabisko struktūru. Attēlā kreisajā augšējā stūrī tāds laukums, kurš nav skarts, tas ir atstāts kā dabas daudzveidības teritorija. Tur ir vienkārši tāda paliela akmens čupa, kur no lauksaimniecības savākt, kur es pieļauju dzīvo viss, kas, ko es nezinu, un tad es pieņēmu lēmumu viņu arī neaiztikt, lai tur tās ekosistēma strādā, jo tā kaut kādā manā izpratnē tā dabas aizsardzība ir patiesībā ir saskaldām mazās daļās, pa mazām tādām, nu, ka viņi būtībā jābūt visur pa bišķiņam. Te ir bilde no mana meža, jo man ir arī svarīgi, lai tā man ir patīkami mežā ieiet, un te ir skaisti. Te ir attēlam bija ļoti tāds parocīgs laiks, un šo vietu varbūt tie, kas ir bijuši manā mežā, atpazīst. Tas ir tas ozols, ar ko no kā tās ekskursija bieži vien sākās vai beidzās, un mēs tur arī pasēžam, parunājam. Un tas ir kaut kā atjaunot vecā melorācijas sistēma. Tur bija kādas lopu dzirdināšanas vietas kādreiz, jo tā bija daļai lauksaimniecības zeme. Tad tur ir, viņas ir patīrītas un tā ainaviski viss salikts kopā. Nu, tā, lai man kā meža īpašniekam patīk, un nu, ir arī skaisti, jo tomēr tā mežam ir ar lielu emocionālā vērtību vienmēr. Runājot par mežu, būtībā ir jāsaprot tas pamats, ka mežs ir būtībā nepārtraukts process. Viņš visu laiku ir kā mežs. Un tās definīcijas, kas ir mežs, ir daudz dažādas, un tie procesi, bet es to varētu nosaukt, ka tā ir noteikta nenoteiktība, ka tie procesi var būt ļoti dažādi. Un tur viens vācu mežkops, izcils Knuts Turms, ir teicis, ka nejaušas izvēles daudz variantu sukcesijas mozaīka. Nu, izklausās sarežģīti, bet būtībā ir jāsaprot to, ka pēc kaut kāda izmaiņām mežā, kāds koku nociršanas, tie, kas tur tālāk notiks, bieži vien ir stipri dažāds rezultāts, kurš atkarīgs vien no tādiem reizēm pašam mežam saprotamiem risinājumiem. Un tur kaut kādā veidā tas ir jāpieņem, kad reizēm arī dabiski pļauja mežā ir vienkārši dabiska meža sastāvdaļa. Un tas, ko es strādājot ar Zviedrijā, es sapratu, ka tur cilvēki ļoti bieži vien grib audzēt tikai egli kā pamatu sugu, un būtībā tur vienā brīdī tā ir tev cīņa ar mežu, kad mežu grib audzēt kaut kādu bērzu vai kaut ko citu, bet cilvēks stāda egli, un tad ir tāds ļoti intensīvs mežkopības darbs. Es gribu egli, tāpēc, ka tas ir izdevīgāk pēc kādiem finansiāliem aprēķiniem, bet tas tādā kara stāvoklī atrasties ilgstoši, un droši vien, ka mēs nevaram, tas patiesībā ir dārgi. Kas būtu svarīgi saprast katram meža īpašniekam, kādi tie meža tipi viņam ir, un kādi tie traucējumi tajos meža tipos ir. Te ir tāda Latvijas meža tipa tabula, kur ir no tādiem nabadzīgākiem pa kreisi līdz bagātākiem tipiem pa labu. Un tad ir jāsaprot, ka tur ir dažādi traucējumi, bet tur nabadzīgos tipos tie būs atvērumi mežsaimniecība viennozīmīgi. Un, ja tie ir vērījumi gāršā, tur normāli tur tas mežs attīstās pēc pašizrobošanās principa, kad
Tā tad izkrīt kaut kāds koks, un tad arī tā vietā izaug nākošais koks, vai tā caurumā, ko tas koks izgāžoties ir izdarījis. Tādā nabadzīgā tipā vistipiskākais traucējums parasti ir kāds degums vai kaut kas tam līdzīgs, un tad tā mežsaimniecības zināšana ir kādā veidā tos procesus atdarināt. Uh, kas būtu pamatā jāsaprot, apsaimniekojot savu mežu, ja, ja tā meža īpašnieka mērķis ir regulārs ienākums no meža, tad ir tos ciršanas apjoms ir jāpielāgo jūsu īpašuma platībai un ekosistēmas produktivitātei. Jo, ja jūs vienkārši cirtīsiet vairāk nekā izaug, tad jūs tur nokļūsiet situācijā, kad jums nav ienākumu, nav koku, jo nav vienkārši koku, ko cirst. Ar to ir jāsaprot, ka vidēji Latvijā var izaugt kaut kādiem 5 kubiem koksnes uz hektāru gadā, kas iegūstam, tur varbūt kaut kādi 3, 4 varētu būt, un tad no tā arī var veidot, kad tur uz 10 hektāriem meža gadā varētu uzaugt kaut kādi 30 kubikmetri. Ja tur tā meža stāvoklis ir, tās audzes ir vecāks par kādiem 30, 40 gadiem, ka tas ir visu laiku meža nepārtraukts process, un tad ar tas ienākums tur veidojās. Jā, šito es jau izstāstīju, ka tā koku ciršana, ievērojot to ražību, kas ir būtībā limitējošais process tam visam. Tāds jautājums, kāpēc mežs ir jāapsaimnieko? Reizēm pavīd viedoklis, nē, kad daba visu sakārtos. Jā, daba, protams, visu sakārtos, bet dabā nepastāv jēdziens zāģbaļķis, produktivitāte, koksne, ienākums un tādi jēdzieni. Tas ir tikai cilvēku izdomājums, ka mums vajag zāģbaļķi. Un tad būtībā ir tā, ka jāsaprot to, ka tas pieaugums, kas tajā mežā var notikt, ir limitēts. Un apsaimniekojot to mežu, to pieaugumu var vai nu atstāt savā vaļā, tur dabūt kādus iztīdzējušus kokus, vai arī viņi koncentrēt kvalitatīvā zaļbaļķī un mazākā koku skaitā. Jo kaut kādā brīdī ir jāsaprot, ka, ja mēs pat it kā šodien netaisamies cirst, koki vairumā gadījumu tomēr mēs cērtam iepriekšējās paudzes veidotos mežus, un mūsu veidotos mežus cirtīs nākošās paudzes. Un mēs vēl taisamies tajā valstī kaut kādu laiku uzturēties. Tad jautājums, ko mēs saviem bērniem atstāsim? Ja mēs atstāsim tādus dabiski augušus mežus, varbūt viņi būs smuki un dabiski daudzveidīgi, bet no viņiem tur neko jēdzīgi nevarēs iegūt, jo ir jāpieņem tā realitāte, ka nākotnē tās globālās piegādes ķēdes droši vien, ka vajadzēs saīsināt, un daudz lietas, kas iepriekš tā ražotas no naftas, noteikti vajadzēs taisīt no koka, un kādas telefonu maciņas un kalkulātoru korpusus un kaut kāds automašīnu paneļus un tā tālāk. Un tad ir tas izējas materiāls noteikti būtu zāģbaļķis vai sīkbaļķis, bet tas ir baļķis, ko industrija var apstrādāt, jo no žagariem jau neko tādu riktīgi uztaisīt nevar. Tur var amatnieciski uzpīt, bet tas noteikti nav rūpniecisks veidojums. Un līdz ar to, ar to meža apsaimniekošanu mēs arī kaut kādā veidā atstājam mantojumu, un tomēr kaut kādā veidā tiem bērniem ar kaut kas ir jānodrošina. Mēģināšu tālāk izstāstīt par definīciju, kas ir dabai tuvu mežsaimniecība, un tas nedaudz iet kopā ar tādu latviešu teicienu steidzies lēnam. Tas prasa bišķiņu laika novērošanu un zināšanas, bet pa lielām tas ir vienkārši. No sākuma ir vajadzētu saprast, kas ir dabai tuvs mežsaimniecības mērķi, vai tā ir saimnieciskā darbība. Šodien es vairāk par to runāšu. Tāpat dabai tuvs mežsaimniecības mērķi var būt ainavas veidošana,
vai arī dabas daudzveidība, vai dabas aizsardzība. Tie visi mērķi var būt apvienoti kopā, un tad jebkurā meža īpašumā var strādāt gan tā, lai smuki izskatās, lai ir nedaudz dabas daudzveidība, un arī tiek veikta saimnieciskā darbība, koksnes iegūta, kas būtībā ir meža saimniecības pamatā. Uh, Latvijas tā kā definīcija īsti nepastāv. Es mēģināju uzrakstīt definīciju, kad dabai tuvu meža saimniecība ir meža saimnieciska izmantošana, respektējot un atdarinot dabiskos procesus mežā un nodrošinot mežaudzes nepārtrauktību. Tātad tā meža apsaimniekošana būtībā ir jāveic tā, ka tā mežaudze nodrošināta ir mežaudzes nepārtrauktība, tiek respektēti meža dabiskie procesi, kas tajā notiek, jāstrādā ar dabisko traucējumu robežās. Kaut ko darot, ir būtībā jānodrošina mežaudzes stabilitāte, jo mēs veicam lielas cirsmas vai kaut kādā veidā kaut ko nocērtam, ko nevajadzētu nocirst, tad ienāk vējš un kaut ko izgāž. Un tad rodās visādas problēmas ar laustiem kokiem, ar izgrauzi un tā tālāk. Par to es bišķiņ vēlāk vēl pastāstīšu. Un arī meža apsaimniekošanā būtu tomēr vajadzētu saglabāt dabas daudzveidību. Nu jā, un tam mežam vienlaiks arī būtu jābūt izmantojamam atpūtai un kādam skaistuma estētikas momentam. Tur ir jāsaprot, ka dabā nepastāv jēdziens skaistums, tas ir cilvēka ieviests termins, un kaut kādā veidā mežā tas meža skaistums ir īpašnieka uztveres treniņš vienkārši. Un, nu, jā, mežam var būt jābūt izmantojamam, ka tur var iegūt dabas veltes, sēnes un kaut ko tādu. Un tad līdz ar to ir ļoti svarīga meža nepārtrauktība, jo viņi nocērtot kāds ir te kaut kāda daļa no tā visa izzūda. Te ir tāda ideāla meža fotografija. Tur var redzēt, ka tur ir visu vecumu plaši koki, lieli mazi koki, pamešs un arī diškoki. Tā prieda kreisā pusē ir dišprieda. Un tas ir tāds, nu, ideāls meža modelis, kas tā kā uz kuru vajadzētu tiekties. Tas, kas mežā notiek, ir jāsaprot to, ka mežā notiek dabiski procesi, un viens no tādiem izteiktākiem procesiem, kas mežā notiek, ir koku pašretināšanās, kad vienkārši viņiem kļūst par biezu, tad kaut kāda daļa nolūst, nokalst un kļūst par mirušo koksni, kas arī noteikti ir vajadzīgs, bet mežsaimnieciski ir jāsaprot, ka meža apsaimniekotājiem, īpašniekam ir jāspēj noķert tas moments, pirms tie koki sākuši bremzēties augšanā, un tad kādā veidā ir jāsāk veikt kopšanas cirti, un tas ir tās nepārtraukts process, mežs un gaisma, un tas ir viens no mežsaimniecības limitējušiem faktoriem. Būtībā koki tajā mežā pamatā konkurē par gaismu. Bet tā ir vēl nedaudz vēlāk pieskaršos. Te ir tās dabiskais process, tas ir mans veiktā cirsma mežā. Te ir atdarināts tāds pašizrobežošanās vai dabisks atvērums. Tas ir rietumu atrodas pa kreisi. Kaut kādā veidā tā cirsmas konfigurācija bija jāpielāgo, lai tur riktīgi valdošais vējš nevar ieiet, un tas tā smuki jānocērt, lai tur viss neizgāž. Un tad, nu, tāda konfigurācija dabiski arī
izveidojās. Būtībā es esmu aizgājis principā prom no kaut kādām četrkantainām vai taisnmalu cirtēm, un tās cirtas vienmēr cērt par dabiskām nobežām, jo reizēm vienkārši kaut kā daudz ir izaugusi. Tas aptvērums ir kaut kāds 0,1 hektārs, un tad, nu, vienkārši viņi ir jānocērt, un tur kaut kas jau ir iestādīts cits vietā. Um, Te ir bilde no kaut kāda valsts meža. Ja mežsaimniecībā tas vējš nav ievērots, nu, tad noteikti tā, ka tādā kācietas mežā, meža malā vienkārši izgāž nākošo mežu, kurš vēl nav pieaudzis. Tas it kā, nu, daudz kur tās malas ir viss gar kācietem bieži vien izgāztas, un tas ir meža apsaimniekošanas seks. Un tas vējš būtu jārespektē, ir jāsaprot, ka vējš šobrīd pūš pa lielam no visām pusēm. Vismaz pēc maniem apsaimniekotiem mežiem un manu mežu es esmu novērojis, ka tie izgāzumi ir no rietumvēja, ziemeļvēja, dienvidvēja, izteiktāk no ziemeļrietumu sāk veidoties un ļoti maz ko gāž no austrumu puses. Līdz ar to tur veidot jebkuru cirsmu konfigurāciju ir jārēķinās par cirsmas vai tā pieguļošo mežu stabilitāti, jo nu, tomēr mēs nedzīvojam vienai dienai. Te ir bilde no manas apsaimniekotā meža. Te ir tā meža mala, te pa kreisi ir rietumi, un tad būtībā viss ir pret rietumiem. Tas mežs vispār nav cirsts, tā meža mala, bet lauka ir atstāta necirsts. Vējš nevarētu skriet iekšā mežā. Jo arī no saimnieciskās puses tās mežmalas parasti ir aizaugušas ar kādiem līkiem kokiem, kas ir labākā gadījumā papīra malka vai malka. Un viņš samērā dārgi iegūstams sortiments, viņš tur par grāvi karājās un tā tālāk. Nu, tur ne saimnieciski ir un tīri, tad vienkārši tā mala paliek, viņa ir visu laiku bijusi pret vēju. Un tas vējš vienkārši mežā neskrien. Viņš skrien mežam pāri, un tad iekšā tās kopšanas cirts ir krietni stabilākas pret dažādām vējgāzēm un izgāšanām. Ja runājam par to lēmumu pieņemšanu, kāda mežā notiek, tad būtībā tas pamats ir atsevišķu koku apsaimniekošana. Un ka tas pamats mežā ir koks, un tā pieeja vairāk ir tāda adaptīva, ka tu ej un skaties, kas tajā mežā notiek, un tu mazāk skaties kaut kādas priekšstats vai darba schēmas, kādā veidā būtu jāstrādā. Tas nozīmē iet uz mežu, skatīties, novērot un tos lēmumus pieņemt attiecībā no tā, kas tur notiek mežā. Un tas ir privātam nelielam meža īpašniekam pilnīgi sasniedzams mērķis vai pieejams, iet mežā, paskatīties, kas notiek, un tad ar maziem soļiem iet uz priekšu. Jo reizēm tas izplānotais, ko tu esi uzzīmējis uz papīra, kurā gadā kas būtu jādara, tas mežs tur iztaisa kaut kādas savas lietas, un tad tev ir jāpārplāno, un tas ir pilnīgi normāli. Tāds latviečs, kas lielāko darbu dzīvi nostrādājis Velsā, kuram ir tā mūžīgā meža koncepts, būtībā teica, ka mežkopība pirmkārt ir māksla, un tikai otrkārt tā ir zinātne. Es tā kā viņam varētu piekrist, jo tā adaptīvā pieeja, nu, tev ir ļoti bieži situācijas, kuras nav uzrakstītas nevienā mācību grāmatā, un arī jāsaprot, ka nav reāli divi vienādi meži un vienāda situācija. Katrā vietā ir sava nianses, un tad tev ir jāmāk salikt kopā visas tās zināšanas un izdomāt to saimnieciski labāko risinājumu, ko tur darīt mežā. Nedaudz par cilvēku kā limitējošo faktoru dabai tuvai mežsaimniecībai. Jo mēs jau mežam neesam vajadzīgi pa lielam, mums tas mežs ir vajadzīgs. Un tad
kādā veidā mēs esam kā limitējošs faktors tam. Tātad dabai tuvu mežsaimniecība prasa nedaudz zināšanas par koku augšanas apstākļiem, sugām, izpratni par gaisa un dabiskiem procesiem. Ir jāsaprot, kas tur tajā mežā notiek, jo tur ir kaut kādas kopsakarības, tā skaitā par pamežu un kritālu un tam līdzīgu elementu nozīmi, jo mežs sastāv gan no ražošanas kokiem, produkcijas kokiem, gan arī no kaut kā, kas it kā kur nozīmi mēs nezinām, bet tas mežā tas ir, un līdz ar to mums ir jāpieņem kaut kādas lietas. Un arī jā, nu, ka tai apsaimniekošanai jābūt tomēr radošajai, nevis tikai pēc stingriem noteikumiem. Tas, kas bišķiņ valda meža apsaimniekošanā, ir tas, ka labāks vīli rokā nekā mednis kokā, tur, kur šodienas eiro ir vērtīgāks par rītdienas, un tas ir tāds riktīgi limitējošs faktors, jo būtībā mums ir, kā meža īpašniekiem, es varu atzīties, arī man kaut kādā veidā ir bailes no dažādiem valsts varas lēmumiem, kad ar viens paules vilcienu var pēkšņi viss tā pasaule samainīties un nav tādas konsekvences un skaidrības, kas tad meža nozarē likumdošanā notiks rītā. Tie likumi visu laiku tiek mainīti, stumdīti, grozīti. Turpat atpakaļ meža īpašniekam draud visādas jaunas nodokļus pa laikam uzlikt un tad neuzlikt. Un nav tādas skaidrības, un tas ir loģiski, ka tas īpašnieks var nedaudz baidās no nezināmā, ja nu kaut kas notiks. Līdz ar to reizēm tā ir cilvēki uzskata, ka drošāk to mežu šodien nocirst, lai tur par to nebūtu jāņemās. Nu, tā ir katra izvēle un vienam nav ko pārmest. Un otrs, tas, ka mēs esam tomēr šī īpašuma sistēma ir uzbūvēta kaut kāda pēc 90. gada, viņai kaut kāda 30 pāri gadi tikai šobrīd, un nav bijis tāds īpašuma paudžu pēctecība. Un to es izbaudīju, kad strādāju Zviedrijā, kad man ir bijuši tur klienti meža īpašnieki, kuriem tas mežs ir, viņi tur sākuši dzīvot kaut kādā 1400. gadā, vai tur ir bijuši 30 paudzes uz vienu īpašumu, un tad, ir pilnīgi cits skatījums uz to mežu un kādā veidā tas īpašums tiek apsaimniekots. Vēl viens limitējošais faktors ir, kad cilvēks vienmēr ir izdomājis, nevienmēr, bet ļoti bieži izdomā iegūt paredzamu rezultātu, jo būtībā dabā valda universāla likuma un cilvēkam ir jāsakārto daba. Mēs visu zinām, ja mēs mākam aizlidot uz kosmosu, tad kāpēc mēs to dabu nevaram sakārtot tā, kā mēs gribam? Te es tikai varētu piebilst par to zināšanas par dabu mums ir tik, cik melns aiz naga, jo pa lielam mums visiem garšo baraviks, bet neviens to baraviku nav sapratis, kādā veidā viņu izaudzēt podiņā vai dārsā vai vēl kaut kur. Un, ir daudz tās lietas, ko mēs reāli no tās dabas nezinām. Vēl par to paredzamo rezultātu ir tas, ka daudz kur dominē taisnas līnijas un izteiktas robežas, un bieži vien tas ir tikai tāpēc, lai atvieglotu uzskaiti, kad ir meža nogabali ar noteiktiem aprakstiem, te viņš sākās, te viņš beidzās, un viņš pieder tādai vecuma klasē, un tur ir tādas sugas, un mums patīk visu salikt par tādiem plauktiņiem, kuri dabas skatījumā neeksistē. Un vienā brīdī man sāk izskatīties, ka tā ir sevišķi, kad ir tāda eglīšu monokultūra stādījuma, tad jautājums, vai tā ir mežsaimniecība vai ilgtermiņa lauksaimniecība. Par kokiem, jo mežs ir tāds abstrakts jēdziens, bet būtībā mežs jau sastāv no kokiem. Un arī jebkura mūsu
pārdotā baļķis krava arī sastāv no kokiem, nevis no meža. Tātad uh, mežā būtībā ir dab, tā dabiskā mežā, kur tie dabiskie procesi nav pārtraukti, ir pārstāvēts viss vecuma klases un ir koku sugu dažādība. Te var redzēt, maisīt priežu egļu audzi. Tur ir veci, jauni koki, ir pameži un pavisam maziņi koki. Nu, būtībā kaut kāds dabisks meža piemērs, kur tas meža īpašnieks var pamazām zaļiet ārā pieaugušos kokus un dot vietu paaugai, un tā būtībā krietni saīsinot to meža aprits ciklu, kad ir vienlaicīgi tu vari kaut ko nozāģēt un tev aug, un visu laiku tas meža process griežās uz priekšu. Te ir tāds cilvēka redzējums uz meža klasifikāciju, kā varētu to visu sadalīt, kad ir tāds, manā uztverē ir divas sadaļas. Viena ir nākotnes koki, kur ir cējeņi vai jaunaudzes, un tad ir koki ar kādu monetāru vērtību, kurus var pārdot. Un lai tas koks no vienas klases pāriet uz nākošo klasi, ir vienmēr jāsaprot, vai tam kokam ir vieta no, teiksim, no jaunaudzes koka kļūt par malku, vai no malkas kļūt par papīra malku, vai izaugt par baļķi. Un tur vienmēr ir izvēles, un kaut kādā meža apsaimniekošanā, meža kopšanā, tad tam meža īpašniekam vai apsaimniekotājam jāizdara izvēles un jāaudzē tie koki ar tādu domu, ko viņš tur darīs. Jo tā daba jau var saudzēt daudzas, jau, kā iepriekš minēju, dabai tur tāds iedziens zaļbaļķis neeksistē. Viņi var izaudzēt šķības, līkus, taisnus, jau kādus kokus, kādus mēs varam iedomāties. Bet, ja mēs runājam par saimniekošanu, tad tomēr tas zaļbaļķis ir arī tas, kas dod meža īpašniekam vislielāko ienākumu. Būtībā ir tas, uz ko arī būtu jākoncentrē visa apsaimniekošana, sevišķi mazos meža īpašumos, uz kvalitatīvu zaļbaļķu audzēšanu. Un kas ir svarīgi, kad kaut kāda daļa no tiem zaļbaļķiem tomēr vajadzētu zaļbaļķu vērtības kokiem nenocirst un atstāt viņus kā tēklus kokus, jo tas nodrošinās mežaudzes pēctecību un atstājot kvalitatīvākos kokus, mēs arī savu to mežaudzi nodrošinām to, ka mums tās labākais genofons būs arī mežā. Te ir tāds, lai saprastu, kas ir vērtīgākais koks, es atradu nejauši, braucot laukmalā koku. Viņš ir patiesībā uz lauka aug. Un šis ozols viņu varētu nosaukt par pluskoku. Viņš ir audzis klajā laukā. Tur apkārt nav nekādas konkurences, bet viņš ir spējis saglabāt ļoti skaistus, taisnu stumbru. Un tas būtu arī tas, ka mums mežā jāskatās, ka tiem nosacīt labākiem kokiem būtu jābūt ar skaistiem, taisniem stumbriem un relatīvi mazu zarojumu. Un šis ir klajā vietā, es domāju, ka vienkārši izcils ozols. Te ir tāda pretēja bilde, te ir vienkārši kaut kur braucot garām, ir nobildēts vienkārši ekoloģiskais koks, kāds ir atstāts Helcirtē. Šī priede noteikti kaut kādas pēcnācējas dos, jo viņi tur tā viena pats skatās, bet ja tā koku kvalitāte, viņai ir kaut kādi 4 žākļi, tad jautājums, cik kvalitatīvs pēcnācējs radīs šī priede. Kādu koku noteikti būtu nozāģējama un tā vietā atstājam vienu normālu taisnu priedi, kas var dot kvalitatīvus pēcnācējus, ja jūs izlemjat tur cirst, kas ir te. Runājot par koku saglabāšanu, ir tas, ko es esmu saskāries, kādas man ir tādas kļūdas ir bijušas, veidojot jaunaudzes un apmežojot lauksaimniecības zemes. Es to darīju vienlaicīgi un neesmu saglabājis ceļu tīklu nekādu vai arī izveidojis. Un šobrīd es saprotu, ka pastāvīgs tēlēšanas ceļš
tīkls ļoti uzlabo to meža apsaimniekošanu un arī, nu, reizēm tā, tu tur esi to meža kops, un tad saproti, ka pa to kādreiz stādīto koku, to jaunaudu tagad vienkārši pa vidu, lai tur varētu izvest kokus, ir jāuztais ceļš un jāizāģē koki, kur varētu augt. Nu, tā kā ir tā kā žēl, bet nu, tev jāsamierinās ar to, ka tu neesi kaut ko zinājis, un tad tie kaut kā tie lēmumi ir jāpieņem gudrāk ar laiku. Uh, Limitējošie faktori mežā vai ko mežkops var ietekmēt. Tātad tāds faktors, ko reāli mežkops var ietekmēt, ir gaisma, jo gaisma ir tas, pēc kas kokiem būtībā, ko viņi konkurē savā starpā. Te ir bilde no Zviedru meža grāmatas, un tas parāda, kāda būtu jābūt vainag proporcijai optimālai koku augšanai, kad eglē būtu jābūt ar zaļiem zariem, kā 2/3 no stūmju garuma, un priedēji un bērzam ir pusi no vainaga ar zaļiem zariem, un es pieļauju, ka citām koku sugām kaut kur tā proporcija apmēram tādā pašā ir, kad 2/3 līdz puskokam būtu jābūt ar zariem, tad viņam ir vitāli augšana. Ja tie zari ir mazāki, tad tā koka augšana vairāk nav tik tāda produktīva. Te ir priedz baļķis, un te var redzēt, kādā veidā tā priede pamazam ir ieaugusi mežā. Ja attēlu centrā ir tās gadskārtas ir ļoti lielas, un tad ejot uz āru, viņa pakāpeniski ir ieaugusi, un tad tie pieaugumi nav nekādi. Un tad vietā, kur beidzās tās biezās pieauguma kārtas, būtībā būtu laiks veikt kādu kopšanas cirti un paretināt to mežu. Un tas ir mežā jāiet un jāskatās. Tad brīdī, kad koku vainags sāk sakļauties, tā ir pirmā pazīme, ka tur ir kāda kopšanas cirta būtu jāveic. Pirmā pazīme, ka tie vainagi iet kopā, ir koku reakcija uz to gaismas trūkumu, ka te var redzēt, tas ir bērs, jā, kuram atmirst tā apakšējie zari, ir pašatzarošanās notikusi. Tas nozīmē, ka vainagi ir sakļaujušies, apakšējiem zariem pietrūkst gaismu un lēnām atmirst. Un, ja jums parādās uz stumbriem atmiruši zari, tā ir tāda dabas pazīme, kad, ok, drīz būs pa biezu. Un tad tālāk ir tam meža īpašniekam izvēle, ko viņš dara. Jo tā nākošā stadija uz to, ka tur kokam nav bijusi gaisma, ir to, ko es saucu par palmu. Tie, kas ir bijuši kaut kur dienvidos, saprot, ka palma ir tāds garš puķis, kur galā ir kaut kādas lapas, kur reizēm kaut kas garšīgs aug. Tad meža gadījumā ir tā, ka tie koki ir iztīdzējuši koku. Šis attēlā pa labi ir melnauksnes, kurš ir audzis kaut kur samērā biezos apstākļos, un galā ir tur tāds zarbu pušķis. Un tas koks noteikti būs iztīdzējis, viņam tas pieaugums nebūs realizēts, un arī viņš ir mazāk noturīgāks pret kādām veilauzēm vai pret sniegu. Un būtībā te ir skaidri redzams, ka meža īpašnieks šajā gadījumā nav kaut kādā veidā ievērojis pareizos ciršanas intervālus, bet nu, tā ir daba. Vēl viena koku reakcija uz gaismas trūkumu ir pašatināšanās, kad tas ir noliecies bērs, kad kaut kur audzē koku sāk liekties vai no sniega, vai no reizēm no stipra lietus. Tā ir arī pazīme, ka tur kaut kas nav kārtībā un kaut kas ir nokavēts. Daba jau viss tur tā pa bišķiņam parāda, tikai jāiet un jāpaskatās, kas tur notiek. Te ir kādā veidā aug dabiski egli, kad mežā ir bijis atvērums, un tad ļoti labi auga eglis paaug. Tur eglis ir daudz, un kaut kādā brīdī kaut kāda daļa no viņām kļūs ar pa pieaugušiem kokiem. Vai tas ir tas, kad
to atvērumu dinamiku, mēs iedodam gaismu, un tā daba atradīs risinājumu, kādā veidā to caurumu aizaudzēt. Ja skatoties no lejas, tad var redzēt, ka augšā ir gaisma, un, teiksim, mēncietīgākām sugām, kā aiglei, pietiek ar ļoti mazu to gaismas daudzumu, lai viņi būtu laimīgi un augtu. To tur nevajag milzīgs izcirtums, kur dabiski kokiem nav piemērot, bet tāda pašizrobošanās vai atdarinot to caur mežsaimnieciskām darbībām, mēs to pašu varam dabūt. Līdz ar to vienlaicīgi mežā ir vairāk vecuma klases koki. Uh, par vēju. Nu, tā tad, ja vēlreiz bilde, ja nav saglabāta mala, kas ir vēja aizsardzībā vai neveiksmīgi plānot cirsmu, tad var dabūt šādu rezultātu. Tie vēji pēdējos gados ir kļuvuši stiprāki un varbūt ikdienā pūš mazāk, bet, kad pūš, tad pūš tā riktīgi un to mežu vienkārši gāž laukā. Mums tā kā vajadzētu spēt pielāgoties tiem dabas apstākļiem. Tieši ar cirsmu plānošanu. Te ir bilde no tādas mežmalas, viss tur zied kaut kādu krūmu, un viss šī tā mežmalas ziedošā kalpo gan dabas daudzveidībai, gan arī aizsargāt to jūsu mežu no izpūšanas. Un arī jāsaprot, ka meža atjaunošanās ir tas, kad lielākā daļa no kokiem, tā kā viņiem patīk augt piesagā. Nedaudz par dabiskiem procesiem, ko var izmantot mežsaimniecībā. Būtībā tā kā tie visi parasti dabā tie koki aug zem kaut kā, sāk to dzīvi zem vainagiem vai kaut kādā vidē, kur ir daudz maz stabils mikroklimats, tad eksistē tās jēdziens kā sagaudzes. Te ir piemērs, kā tas darbojās dabā. Te ir no mana meža bilde. Attēlā pa kreisi ir saldais ķirsis un attēlā pa labi arī saldais ķirsis. Viņi ir stādīti vienā laikā, viena un tie paši stādi. Bildēts, tas ir laikam 23. gada pavasaris, kad bija tās daudzās salnas un laika starpības starp tām bildēm ir kaut kādas 5 minūtes aiziet, bet tas viens ķirsis, kas ir uz lauka, nav tāds spilgtu zaļumu un nav īpaši laimīgs. Un tas, kas ir pastādīts zem baltākšņa piesaga, ir tāda ļoti smuka pieauguma. Un būtībā audzējot tos 3 gadus ķiršus gan uz lauka, gan zem baltākšņiem, būtībā secināja, ka zem tie sagaudas audzētie saldie ķirši ir daudzkārt labāk, ar labāku pieaugumu un vitālāk aug mežā nekā uz lauka. Līdz ar to tam kociņam ir svarīgi tie apstākļi, kā aug, un tas, es domāju, ka attiecams ar visām meža kultūrām. Te ir kādā veidā dabiski auga egle. Te vienkārši dabiski atjaunojies bērns mežs, un apakšā ir augus eglis paauga. Un tad būtībā es kā meža īpašnieks no sākuma lēnām pacirtīšu to bērnu, un tad augs egli, un tad ķersies pie eglis klāt. Un tad būs ar tādu meža nepārtrauktu procesu. Šī ir viena no manām kādsirtēm, ko es kādreiz esmu cirtis. Nu, protams, rezultāts ir labs, bet tur arī daudz darba ir ieguldījis, lai to sasniegtu. Te ir apmežot lauksaimniecības zemi, kur es stādīju egli, te var redzēt, eglē tur ļoti labu pieaugumu, bet es atļauju viņā ienākt dabiski, te var redzēt vairāk pa labi, bišķiņ ienāk bērs, un es to bērnu neuzskatu par nezāli, bet es viņu atstāju. Viņš bišķiņ varbūt samazina tās eglas pieaugumu, bet viņš veido tādu meža struktūru, jo pa egli ir jāsaprot, ka augot lauksaimniecības zemē, vai viņa aug ātri un viņai var veidoties sakņu trupi, piemēram. Un tad, lai izvairītos no trupas, tad ļoti labi darbojās polikultūras, kur ir vairākas koku sugas. Tas pat ir laikam zinātniski kaut kur izpētīts.
Nu, vienkārši aug egla, aug bērs, ir jāsaprot katra koka īpašības, kad egla var mierīgi augt ēnā. Te ir kaut kur bildi, vienkārši kaut kur ejot pa mežu, jā, te ir iestādīti, te ir atstāti pēc ciršanas tīri daudz spriedzes uz hektāru, viņas smuki sasējušās. Arī tās spriedzes darbojās kā kaut kādā veidā kā sagaudz un kā sēklinieki nākošām priedēm. Pamešs. Bieži vien tas pamešs tiek nogriezts un neievērots, bet manā izpratnē viņš ir milzīgi vērtīga lieta. Jo te ir bilde no mana meža. Fonā tas nograuztais, puslaustais koks ir krūklis. Un ko es esmu novērojis, ka tie meža zvēri ļoti labprāt ēd visādus krūmus, krūkļus, mizo kārklus un vēl kas tur segliņus un visu pārējo. Un tad ir ļoti skaidrs, ka tad viņi mazāk bojā tās mērķa sugas, jo viņiem ir plašāka barības bāze. Viņi vienkārši iet pa mežu un grib ēst un visu laiku kaut ko ēd. Un tad tas pamešs ir tas, kādā veidā tos meža zvērus tu vari iedot kaut ko ēst, lai viņi nenograuž visus tos kokus. Jo tādās vietās, kur man nav pamešs, es novēroju, tomēr ir vairāk bojājumu eglēm un apsēm. Apes vispār dažās vietās mūsdienās vispār nevar izaudzēt pie tās briežu intensitātes. Un otra nozīme pamežam vēl ir tas, ka viņš satur kopā to augsni un tiem kokus tur mazāk vienkārši gāž laukā. Un tad līdz ar to tas pamežs nodrošina meža stabilitāti, kas varētu būt viena no lielākām problēmām mežā šobrīd. Dabai tuvu mežsaimniecību un meliorāciju. Jautājums ir rakt vai nerakt. Tad ir kaut kādā veidā tomēr jāsaprot, kad ir vajadzīga koku sugu izvēle. Kad ja jums tur par slapju, tad ir jāapdomā, vai vispār vērts stādīt egli. Varbūt tur ir jāstāda melnauksnes, kurš tur dabiski aug. Ir jāsaprot, ka tās meliorācijas sistēmas, ko jūs izveidojat, viņi sāk aizsērēt jau nākošā dienā pēc izrakšanas. Un, ja jūs izveidojat, teiksim, kādu stādījumu meliorētā platībā, jums jāapzinās, ka tie koki var augt tur 50 gadus, un tā sistēma arī jāuztur 50 gadus. Ja to sistēmu kādā brīdī pārstāja uzturēt, pamet, viņi vienkārši var aizsērēt, un tas viss stādītais mežs var lēnām garā slīgt un apstāties augšanā. Un tur ir ļoti jāsaprot, ka tomēr ir svarīgāk pielāgoties apstākļiem, jo tā apstākļu pielāgošana, kad cilvēks visu var, nevienmēr ir ilgtspējīga. Un tas, kas mežā būtu samērā svarīgi, ir dažādi virsūdeņu novadīšana, jo, ja jūs paiet pa mežu, pieņemsim tagad, daudz kur tek ūdens, visi tie sniega kušanas ūdeņi, kas ir mežā lietus ūdeņi. Un reizēm tās dabiskās teces, viņas ir tikai bišķiņi zemākas par kopējo meža augsnes līmeni, bet viņi kaut kur tek. Reizēm viņas aizbrauc ar meža tehniku, aiznes ciet kaut kā, un tad tas ūdens netek un kaut kur krājās. Un bieži vien tur pietiek ar pāris lāpas dūrieniem, lai to patīrītu. Jo pēc tās koku bioloģijas ir tāds, ka lielākā daļa mūsu lapu koku un skuju koku, kas ir mežā, viņiem vajag, kad koku saknes ir apskābekļotas laika periodā no aprīļa līdz apmēram septembrim, oktobrim. Un tad būtībā, ja jums tur stāv mežā ūdens, tas ir kaut kādā veidā limitē to koku augšanu vai arī izslēdz. Un bieži vien to var vienkārši atrisināt ar kaut kādām ļoti vienkāršām metodēm. Tas ir iet mežā vērot, kā tek ūdens, kas tur notiek, jo, ja jums ir darīšana ar pazemes ūdeņiem, mums daudzās vietās ir pazemes ūdeņu atslogošanās vietas, tad tur, mums ir vienkārši tur jāpieņem tā situācija bieži vien tā, kā ir, jo tur tie
Tie visi reizēm lielie, milzīgie meliorācijas grāvi strādā tikai kaut kādā tuvākā attālumā no grāvja un tālāk nestrādā. Un tad jums arī nu, jāsaprot, ko jūs tur gribat tajā mežā darīt, vai tomēr iestādīt atbilstoši koku sugas. Nedaudz par vidus un skaistuma elementiem. Tātad pēc būtības, lai būtu smuki, un lai tam cilvēkam būtu tāds subjektīvismu treniņš kaut kādā veidā, ar kaut kādu mērķi, tad to cirsmu struktūru vienmēr var veikt, respektējot dabiskās koku grupu robežas. Jo viņas, kad iet pa tām grupām, var redzēt, ka tie koki neaug taisnās rindās dabiski, bet viņi aug kaut kādos grupās. To, ja jūs papētat lauksaimniecības zemes, kuras aizaug, var redzēt, ka ļoti bieži tā aizaugšana nav pa visu platību, bet ir kaut kādos puduros. Un tādā pašos puduros var augt mežs, tur tikai ir koki lielāki un redzamība ir mazāka. Un, ja jūs tur zīmējat cirsmas, tad to cirsmu struktūru var vienkārši pielāgot, kādas tās dabiskās koku grupu robežas ir. Jo kaut kādā veidā ir jāsaprot, ka tās iespējams, ka tās grupas patiesībā ir kaut kādā veidā tie koki savā starpā sadarbojās. Un attiecīgi tā ceļu sistēma, pa ko jūs tur vedat ārā tos kokus, ir arī viņu jāpielāgo reliefam un koku grupām, un līdz ar to viņš nav taisnas līnijas ik pa 25 metriem. Tā kā tāds lauksaimniecības lauks tur sāk izskatīties ar tehnoloģiskām sliedēm, bet tomēr viņam ir kaut kādi pagriezieni un tādas lietas. Un lielam cilvēkam var patikt tas kāds daudzveidības elements, kaut kādas malas mitrainas un sausie koki, tādi vidas elementi, kas, ja mēs paskatāmies arī kāds vecmeistaru gleznas, ļoti bieži viņi tur ir, tie, kas ir gleznojuši mežu, viņi tur ir tāds elements gleznojuši, acīm redzot, ir viņiem un viņu klientiem tas ir kādreiz paticis, un mēs jau nekur tālu no tā viss nesam aizgājuši. Jāsaprot, ka mežā viss tās kritāls ir dabisks meža sastāvdaļas, un būtībā, ja mēs pat nezinām to nozīmi, tad nezināšana mūs neatbrīvo no atbildības. Te attēlā ir tāda sūna, kur ir dabā ir kaut kāda varbūt milimetru liela, un to ar cilvēku aci nevar redzēt, bet viņi mežā ir. Un tad jautājums, mēs pārbraucot traktoru pār tam, kam mēs nezinām, kas tur pēc tam notiekās. Beigās, kaut kādā veidā ar nākošām paudzēm ar kaut ko vajag atstāt. Par tiem vidas elementiem ir būtībā ir tā, ka vajadzētu identificēt no saimnieciskās audzes atšķirīgas objektus, jo ļoti bieži ir skaidri redzams, ka te ir produktīvā meža audze, tur koki aug labi, un tad tur ir kaut kāds slapjums, atvērums vai kaut kas tam līdzīgs, kaut kāds akmens kaudzes, kur tie koki ir mazi vai neaug. Un tad būtībā viņas vai nu izslēgtu vispār no aprits, un tad nolemt, ko ar viņām darīt. Ja tā dabiskā mitraina ir, lai viņi tur ir un nemocītu traktoru un nemēģinātu viņai braukt pāri vai tur izcirst kaut kādu pēdējo koku, lai tas tur dabai paliek. Un tā, kaut kādā veidā ir bišķiņ jādalās ar dabu visā tajā lietā. Mēs tur neesam vieni beigās. Un tā, esmu iekļāvies vienā stundā. Es izstāstīju tādu ļoti daudz informācijas, tur noteikti varētu sadalīt viņu vairākās lekcijās, bet vismaz tādam īsam priekšstatam
par to, kā es redzu mežu, kā es saimniekoju savā mežā un pie kādiem secinājumiem es esmu nonācis vērojot mežu. Uh, Mājaslapa, kurā ir uzņēmuma pakalpojumi, ir mežonvide.lv. Ja jums patīk skatīties YouTube, tad tur ir YouTube kanāls. Es tur stāstu par to, kā es saimniekoju, ko es daru. Un tā, paldies. Un tagad varu uzdot jautājumus no čata. Tā, Uģis Krūmiņš jautā iegūstošā rūpniecība. Uģis varētu. Tas komentārs vienkārši par to, tā nav meža. Tā var noklasificēt mums, kā cilvēkiem patīk, bet tomēr tas mežā ir tam dabiskam elementam tur būtu jābūt un tā jāpaskatās reāli uz to izējas situācija un ir tāda, ka tas mežs ir uz planētas audzis miljoniem gadu. Tas cilvēks tur dzīvo nepārāk sen salīdzinoši un tā daba pati zina, kā darīt, kā saimniekot un ar tiem dabas procesus novērojot, redzot, kā aug mežs, tu vari to pielietot un caur sadarbību iegūt arī labāku rezultātu. AP jautā, vai dabai tuvu mežsaimniecība ir piemērota tikai maziem vidējiem meža īpašniekiem vai tomēr arī lieliem uzņēmumiem valsts mežam? Tad uz pirmo jautājumu daļu es varu atbildēt, kad viņa ir piemērota visa izmēra meža īpašniekiem. Uh, Noteikti tur ir vajadzīgs vairāk zināšanas un vairāk, ka cilvēki tomēr laiku pavada mežā un novēro, kas tur notiek. Atbildot par valsts mežu, ir tā, ka tur tā situācija ļoti interesanta, jo valsts mežs ir pēc būtības mums visu tāds kopīgs īpašums no vienas puses. Un no otras puses, tas ir šodienas skolotāju un doktora algas. Un tad tas jautājums tur ir pa lielam, nu, viņš nav atbildēts. Tur ir vai nu šodienas rublis, vai nu rītdienas rublis, un visam tur ir jābūt kaut kādā sabalansējumā. Tā jūs variet, kam ir jautājumi čatā, mums vēl bišķiņa laiks ir uzdot vēl jautājums, vai es pieļauju, ka jums caur mikrofonu ir iespējams to izdarīt, ja jums ir slinkums rakstīt. Tā, klimata pārmaiņu riski pieaugot ekstrēmu vētru biežumam, iespējams, meža īpašniekam arvien biežāk būs jāsaskarās ar vienlaikus dabiskām kailcirtēm. Tātad tās dabiskās kailcirtes lielā vairuma gadījumi ir antropogēni izcelsmes. Un tur ir jāpieņem, nu, ka kādu mežu mēs esam izveidojuši, un tās kailcirtes arī, ko vējš nogāzīs, būs. Ko lektors iesaka darīt, ko atstāt dabā, ko ņemt ārā, kā tālāk saimniekot pēc šādiem ekstrēmiem. Tātad tur ir jāsaprot, ka vējš parasti nenogāž visu.
Ja tur ir bijis kaut kāds pamiršots zemes kvalitātes, jo viņiem, ja viņiem ir šķelties stumbri, tad viņi nedara zaļbaļķiem, viņiem ir tikai kaut kāda šķeldas vai kaut kāda papīra kvalitāte, tas ir jāņem vērā. Un tā tālākā saimniekošana būtu noteikti izvērtēt, kāpēc tas mežs jūsu īpašumā ir izgāsts. Jo bieži vien tam ir izteikti antropogēns izskaidrojums, ir kaut kur kaimiņos veikt kaut kāda liela apmēra kailcirti, vai tur ir kaut kāds vēja koridors, kurš tur staigā. Jo tas vējš visur nepūš vienādi, viņš kaut kādos iet pa viļņiem vai iet pa kaut kādiem kanāliem. Un, nevis kanāliem, bet tādiem, pa tuneļiem starp mežaudzēm, un tad bieži vien, kāpēc tas ir izgāsts, tur paskaties apkārt, un tev ir skaidrs, kāpēc tas ir noticis, un tad būtībā viss sākās ar to ciršanas plānošanu. Un, ja jums ir kaut kas jācer, tad, ja es tomēr gribētu nocirst visu to audzi, kas ir izaugusi, jums ir viena vecuma, tad tomēr ir labākā metode pielietot pakāpenisko cirt un sākt no aizvēja puses. Protams, ja jums tur nograuž kaut kāds izgrauzis, tad tas viss, tad man tā mežā bija, es sāku tur vecie ļaudis cirst no aizvēja puses, bet tas izgrauzis izdomāja arī ieiet pavēja pusē, un tad tur sanāk bišķiņ jautri. Atbildot vēl, turpinot uz to jautājumu, cik tur nozīmes meža tipam pie klimata pārmaiņu riskiem. Jāsaprot, ka tie meži mūsdienās kļūst bišķiņi auglīgāki, ir vispārēja eitrofikācija un nāk iekšā lapu koki, kļavas un būtībā tas meža tipa jēdziens varbūt bišķiņi izplūst, bet tam meža tipam patiesībā ir samērā liela nozīme. Ja tas ir nabadzīgais tips, tad tur droši vien, kad lapu koks un ozols tur joprojām nebūtu prātīgi audzēt. Tomēr, ja tas ir lāns, tad tur ir jāaudzē priedi, ja tur nāk iekšā kļauta, tad ir jārespektē, kad viņi nāk iekšā, un tad jāmēģina tās abas sugas sadzīvot un tad paskatīties, uz kurien tas mežs aiziet. Jo tur, cilvēks tur atbild nevar sniegt kaut kādai tai, jo tā dabas daudzveidība būtībā balstās uz nenoteiktību. To tikai pat daba noteikti nezina. Viņi vienkārši viņi dara, un tas ir veids, kāpēc dabas daudzveidība ir tieši dēļ tā, ka viss ir nenoteikti dabā. Tā, jā, lūdzu, Elīzei, droši vien, kad jums būs vērtīga informācija, ko es stāstīju, un izmantojot to savā mežā, Ilze jautā, kādu labu literatūru ieteikt pastudēt par ilgspējīgu meža apsaimniekošanu. Varbūt ir kāda konkrēta grāmata, ko varētu ieteikt. Es lielāko daļu informācijas esmu gūmis gan no novērošanas, braukšanas apkārt pa pasauli, citās zemēs, un pats strādājot mežā. Latviski ir ļoti maz. Ir, var pameklēt internetā, ir tāļu kalnāri rakstītais. Es varētu mēģināt tūlīt atrast kaut kur, ja jūs lasiet angļu valodā, vai jā, kaut kas te. Tūlīt tās atradīšu. Tā te ir atbilde. Ilzei te ir grāmata Tāls Kalnārs angļu valodā.
tā, negluži grāmata, vairāk tāds raksts, un droši vien, ka tur vēl kaut ko var atrast no Pasaules dabas fonda. Mājaslapā ir par ilgspējīgu meža apsaimniekošanu. Varbūt uzrakstiet man privāti, es varbūt vēlāk jums aizsūtīšu vēl kaut ko. Tā, Aija jautā, meža un grāja malā aug liels vecs bērs, kurš ieaudzis krūmos, vai būtu labi atbrīvot no šiem krūmiem. Es domāju, pat bērnu nevajag, ja viņš ir ieaudzis krūmos, tad viņš tur aug. Tomēr mežs ir vairākos stāvos, un ja uz viņu vecam kokam krasts mainīsiet apstākļus, viņam tas patiesībā varētu nepatikt. Mainīsies mitrums, jo veci koki ir tomēr jūtīgāki par jauniem kokiem. Jauniem kokiem var tur spēlēties, tur attēlot samērā droši. Jo tam vecam kokam ir arī jādefinē, kas ir vecs koks. Jo vecs koks tādā manā izpratnē ir tāds, kas ir pārsniedzis pusmūžu. Ja bērns pie mums aug kaut kādus 150 gadus vai bišķiņu ilgāk, tad tas nozīmē, ka tam bērnam vismaz vecam bērnam ir 75 gadi, un uz tā stumbra varētu arī viņš ir bijis ņēna augt visādus sūniņus un dzīvot visādi mazas vaboles, gliemeži un Dievs viņu zina vēl kas. Un tad, ja jūs viņus visus izcelsiet saulītē, viņiem tas varētu arī nepatikt. Tas, un vēl viena tās saknes, tur es nedomāju, ka jaunākie koki spēj ietekmēt tā bērnu sakņu sistēmu. Drīzāk izgāžot to pamežu, jūs tur variet padarīt to vietu nestabilāku. Tā. Nu jā, un vēl par to informāciju jūs varat, protams, pareklamēt ar manu YouTube kanālu. Es tur stāstu daudz ko no meža, ko es eju, kaut ko es redzu. Un to arī var kaut kādā veidā bišķiņ izmantot informācijai. Ielikšu ar linku uz to kanālu čatā, lai es varētu. Tā. Tālāk ir jautājums. Jā, paldies. Tā es te to kanālu linku ielikšu. Tā, tā te var YouTube apskatīties, un tur var arī uzdot komentārus. Tur ir kaut kāds trīs gadi tāds, ka es vairāk pa Latviju dzīvoju, pa mežu. Tāda meža īpašnieki stāsti. Kaut ko, kas tur notiek apkārt, tad no tiem variet iegūt. Tā, vai ir vēl kādi jautājumi? Man ir viens jautājums, labprāt uzdot mutiski. Ir īpašumā neliels mežiņš, bet sarežģīti juridiskie un dažādi citādi apstākļi, es tos kokus aiztikt nedrīkstu. Bet tur sāk augt, protams, viss kaut kas cits, oši, ievas, kaut kādi krūmi, lielāki koki. Kā pareizāk darīt, zinot to, ka to mežu neviens nekops, vai ļaut tam tur haotiski augt, vai kaut kā tomēr to regulēt? Kā jūs jau teicat, ka tādā mežā neko nevar darīt?
Nu, Tanī mežā nevar darīt ar stādītiem kokiem. Tur ir pirms kaut kādiem 30 gadiem stādīti bērzi, mhm, uh, iestādīti nepareizā īpašumā. Ētiska apsvēruma dēļ es saprotu, ka tie bērni nav mani, bet nu, es negribu, lai tur man veidojās arī nu, gaidīšu, kad īpašnieks tos bērnus paņems, jā. Bet mhm. tanī pašā laikā tas īpašums ir mans, vai es tur uh, varbūt kaut kādas tos nevēlamās lietas tur tomēr koptu kaut kā. Nu, Nu, tur jums un ir šo, jāsaprot, kādā veidā tā bērnu izstrāde tur notiks. Jo tas, ko jūs aprakstījāt, kad nāk iekšā oši, tas nozīmē, ka tur apakšā ir pietiekoši gaismas, lai kaut kas var iesēties. Ar rošiem ir tā, lai nu, kā mums viņi patiktu, ir jāsaprot, ka viņiem ir tā ošu slimība, un viņi bišķiņi mirst. Manā mežā arī oši ļoti brīnišķīgi atjaunojās, bet tā kā es uz viņiem vispār nesaskatu viņus kā nākotnes kokus, diemžēl, bet es viņiem, tiem, kas ir izauguši, es viņiem vienkārši atļauju augt, un ja būs, būs, nebūs, nebūs. Bet tad jums tā ir pazīme, ka jums ir samērā auglīga augsne tur, kur ir varbūt nedaudz mitrāk, un tad jums noteikti nu, tur būt labi, vai varētu audzēt gan egli, gan ozolu. Ja tur ir jau tāds riktīgs lapjāks, tad melnāks un kaut kāds tās ir tās vēlamās koku sugas. Bet, nu, jebkurā gadījumā es jāsaprot, ja tas īpašnieks ar saviem bērziem tur kaut kad ņemsies, ja viņiem ir 30 gadi, bērzam ciršanas vecums ir kaut kāds 70, laikam pēc likuma, tad līdz ar to tur nu, kaut kādā veidā jums tomēr ar viņu ir jāvienojās, kas ko darīs un kā tas notiksies, lai tā īpašuma apsaimniekošana ir jēgpilnā. Jo nu, likumiski tie bērni vēl viņi tur var 40 gadus atrasties uz tās zemes. Nu, un tad līdz ar to tad jūs tur kaut ko mēģināt darīt un prognozēt, būtībā pilnīgi lieki, un tu vari atstāt to nu, dabai, no, dabai, lai daba pat tur izregulē. Atbildēju uz jautājumu. jā, paldies. Tā, ir vēl kāds jautājums? Labi, tad paldies par uzmanību. Ja ir kādi jautājumi, tad variet rakstīt privāti. Ja jums interesē darbošanās permakultūras biedrībā un tam līdzīgi jautājumi, tad, ja jūs neesat biedrības biedri, tad variet biedrībā iestāties. Tur mums ir samērā tāds jauks kolektīvs, un tur arī nedaudz ir meža un agrā mežsaimniecības. Mums kādi 250 pāri biedri pa visu valsti, un ir dažādas aktivitātes, braukšanas un kopā sanākšanas. Uh, katrā trešdienā notiek kāds raidījums, tur par dažādām lietām stāst, kas saistībā ar permakultūru un ilgspējīgu saimniekošanu. Es nedaudz par mežu stāstu, un tur ir vēl citas lietas. Jums ir kas stāstāms, variet arī pieteikties kā lektori, aizrakstot uz permakultūras biedrību e-pastu, tur ir permakultūra.lv, ir atrodami kontakti. Tā, paldies, tad par klausīšanos un tiekās mežā. Tā.
Nevar paldies tev uzrakstīt, nezinu kāpēc. Nu, to tu man vari pateikt, tev viņš neļauj rakstīt. Jā, laikam čats ir izslēgts vai kas, nezinu, viņš nesūtās prom, bet paldies, Agni. Bija atkal Ņem interesanti. pa labu. Jā, bija atkal interesanti. Paklausīties bišķiņ. Labi, davai tad atkal. Labi, čau. Čau, čau. Hello, my name is. Hello, my name is.